18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Sveiki! Vai zināt, ka 18. novembris ir ļoti svarīga diena Latvijai? Tā ir kā mūsu valsts dzimšanas dienā. Tālākajā 1918. gadā Latvija beidzot kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Iedomājieties, ka agrāk mūsu valstī pārvaldīja citas valstis, bet latvieši vēlējās paši lemt, kā dzīvot un attīstīt savu valsti. Un tad vienā īpašā dienā viņi paziņoja: tagad Latvija ir mūsu neatkarīgā valsts. Kā viss sākās? Ļoti sen, pirms 1918. gadā, Latvija bija daļa no Krievijas impērijas, bet latvieši vienmēr sapņoja par to, lai Latvijā būtu brīva. Kad Pirmais pasaules karš beidzās, radās iespēja paziņot par neatkarību. Un lūk, 18. novembrī Rīgā EK, kuru tagad sauc par Nacionālo teātri, cilvēki sanāca kopā, lai izteiktu šo svarīgo paziņojumu. Bet viss nebija tik vienkārši. Kad Latvija pasludināja neatkarību, to vēl vajadzēja aizstāvēt. Apkārt notika kari, un daudzi vēlējās, lai Latvija atkal nonāk viņu rokās. Taču latvieši nepadevās. Viņi ļoti drosmīgi aizstāvēja savu zemi un uzvarēja. Iedomājieties, cik daudz drosmes vajadzēja, lai to izdarītu. Šodien, 18. novembrī, ir priecīga diena. Kā dzimšanas dienā ielās notiek parādes. Rīgā rīko lielus koncertus un vakarā notiek krāšņs salūts. Debesīs spīd krāsainas uguntiņas un šķiet, ka zvaigznes pašas sveic Latviju tās dzimšanas dienā. Viens no galvenajiem šīs svētku simboliem ir brīvības piemineklis Rīgā. Katru gadu cilvēki nes tur ziedus, lai godinātu tos, kuri cīnījās par mūsu valsti. Šis piemineklis atgādina, cik svarīga ir brīvība. Mājās un sabiedriskās ēkās izkar Latvijas karogus. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu joslu vidū. Tas ir mūsu valsts simbols. Daudzi cilvēki izkar karogus arī savos balkonos vai pie durvīm, lai parādītu savu lepnumu par Latviju. Kad ej pa ielu, šķiet, ka visa valsts svin kopā ar tevi. Visās Latvijas pilsētās šajā dienā notiek koncerti un priekšnesumi, kuros dzied patriotiskas dziesmas un izpilda dējas. Laukumos cilvēki pulcējas, lai klausītos mūziku, skatītos mākslinieku uzstāšanās un sajustu svētku atmosfēru. Daudzi no jums noteikti jau zina tādu dziesmu, kā Saule, pērkons, Daugava, ko bieži izpilda šajos koncertos. Skolās 18. novembris nav tikai brīvdiena, bet arī iespēja organizēt īpašus pasākumus. Skolotāji vada stundas, kas veltītas Latvijas vēsturei, organizē iestādes un tematiskos koncertus,
Bērni apgūst patriotiskās dziesmas, veido tematiskus zīmējumus un piedalās konkursos, kas veltīti nacionālajiem simboliem. 18. novembris ir dienā, kad katrs var sajusties kā daļa no kaut kā liela un svarīga. Tā ir diena, kad mēs priecājamies par savu valsti, par Latviju, kas pārdzīvoja daudz grūtību, lai kļūtu neatkarīga.